cienījamie melioratori. Šodien atļaujiet man jūs visus apsveikt melioratoru profesionālajos svētkos meliorācijas dienā un novēlēt visiem, gan sportistiem, gan līdzjutējiem, labu veselību, mūžu garu un labus panākumus arī darbā. Uzveicēs, visu labi. Paldies. Uzmanību! Laikam ārā. Šodien ar 133. numuru startē Jelgavas PMK priekšnieks Biedrs Jānis Melders. Sakiet, uz kādu rezultātu cerat? Nu, man ir grūti šodien uz kādu labu rezultātu cerēt, jo mūsu komandas sastāvā ir gan Republikas nozīmes sportisti, gan arī Vissavienības nozīmes sportisti, bet jācīnās būs dikti, jo mūsu vīri prot ne tikai labi sportot, bet arī labi strādāt, jo pusgada plāns līdz meliorācijas dienai ir izpildīts. Un es domāju, ka šīs sacensības dos tādu labu sparu arī turpmāk, darbu turpināt ar tādu pašu enerģiju, kā tas šodien šeit tiek sportots, un mēs gada plānu arī paveiksim pirms termiņa. Paldies, priecīgus jums svētkus un veiksmīgu startu! Paldies! Biedri Hāzi, laikam ikdienā kopā ar Imantu Cīnu strādājot ir vieglāk? Tiešām vieglāk strādājot nekā skriet. Jo mums galvenais strādāšana, bet sports tas tā pa svētkiem un citās reizēs. Bet jūs pēdējais nebijāt, un tas arī ir daudz. Nu, tāpat kā darbā, vai ne? Nu, darbā jau labāk iet, tur jau mums pirmā vieta. Tas, ka šī diena Ozolniekos ir izdevusies tik jauka, tik interesanta, un tas, ka tik veiksmīgi ir ieskrieta jaunā veselības taka, tas ir ļoti liels Biedra Baranovska nopelns. Ko jūs domājat, veidodam šo taku? Veidodam šo taku, mēs galvenais gribējam panākt to, lai cilvēki varētu savu brīvo no darba laiku pavadīt šeit, tā skaistā mežiņā, un lai, teiksim, nodarbojoties rastos kārtīgs, saliedēts kolektīvs. Un kā jāsaka, veselā miesā, vesels gars.